2009. gada Ford Mondeo Latvijas mašīna bija pilnībā sarūsējis. Kaut kad pirms kādiem gadiem, 5-6, samainījām slieksni, arku pārmetinājām. Un tagad, protams, atkal pie žurkas izgrauzušas reku caurumu. Šitiem būs jāmetina. Ko es šī video gribēju parādīt? Redz, teiksim, mēs sametinam to slieksni, uzmetinam arku, tad mēs apstrādājam pēc tam ar UBS pretakmeņu pārklājumu. Bet viņš ir elpojošs un ar laiku plaisā. Un, protams, redz tā nodrūp nost. Redz, kā izskatās. Viss reāli nodrupis. Un šādi saplaisājas. Un šeit, kur saule nespīd apakšā, ja, te varbūt nav tik traka tā situācija. Tāpatās jau salaiduma vieta. Par ko ir šis te video? Šis video ir par to, ka šis te UBS pārklājums, viņš vienmēr ir jākrāso. Un mēs klientiem vienmēr sakam, ka šito vajag krāsot un šito vajag krāsot. Un zini, kāds ir prikols, visi saka, jā, es tur pēc 2 mēnešiem aizbraukšu pie krāsotāja. Praktiski neviens to neizdara. Un viņi braukā ar šitādi, jā, ok, tā mašīna, šits, arka, vēl gadus, teiksim, kādus 5 varbūt pat izturēs. Līdz ar to, it kā teorētiski jau tam mašīnas mūžam pietiek un var neko nedarīt, ja negrib, lai baigi skaisti izskatās, tad vienalga. Bet no trešās puses, cik daudz tev te maksā nokrāsot šito te slieksni un šito arku? Abās pusēs, kādi 500. Kas tas ir, Nepasūtīja, neaizbrauc uz ropažu kafejnīcu 10 reizes un lūdzu, tu esi nokrāsojis mašīnu estētiski. Tā kā jā, bet tie, kas šeit vienkārši ir uzskatāms piemērs, es varu parādīt, kā UBS plaisā, ja viņam nav pārklāts ar vasku. Jo tad, kad mēs taisam apakšu, vai ja mēs šo te, teiksim, pārklātu ar vasku, viņš šādi te nesaplaisātu. Bet ja mēs pārklājam ar vasku, tad viņu vairs nevar krāsot. Tāpēc mēs vienkārši uzpūšam UBS pretakmeņu pārklājumu, un tādi ir jābrauc pie krāsotāja. Tāds tas mehānisms. Vai ja šādi taisam vienkārši uzpūšam UBS, tad uzpūšam arī to vasku, tad nesaka, ka es braukšu pie krāsotāja. Tas saka, man pie vienas vietas es nebraukšu. Tad mēs uzpūtīsim gan grunti, gan UBS-u, gan vasku. Tad viņš būs tāds ķepīgs, nesmukāks, bet viņš nesaplaisās tik ātri. Un tad viņš izturēs nevis 10 gadus tas metinājums, bet viņš izturēs 15. Liekas, kad neviens jau ar šādu te Ford Mondeo nebrauc tur 15 gadus. Kā nebrauc? Skaties, tikko 6-7 gadus atpakaļ mēs viņu sametinājām. Jau tūliņ pēc 3 gadiem viņš jau būs 10 gadus nobrauc. Šito mēs atkal sametināsim te, un viņš brauks vēl 5 gadus. Un redziet, tie 15 gadi ir rokā, saprot? Tas ir vienkārši, tas nav ilgs termiņš. Bet šis video bija par UBS-u. Tad, kad tiek sametināts, viņu vajag krāsot. Ja tu tomēr gribi mums teikt, ka krāsos, bet īstenībā nekrāsos, davai te pūšam UBS un vasku, lai nesaplaisā tas pārklājums. Jo viņš saulē UV staros, viņš saplaisā momentāli, un tur, kur tā saule tik ļoti nespīd, tas notiek lēnāk, bet viņš tāpat šeit elpo. Un šī vietā viņš nav blīvi noslēdzošs un tā kaut kā. Tas viss šodienai. Peace!